Ministrs kundze, godājamies prezidenta kungs, godājamies Levičs kungs, dāmas un kungi. Es gribētu savu laudāciju iedalīt divās daļās – objektīvajā un subjektīvajā. Objektīvajā es ieštrikotu dažus Gunta Leviča dzīves nopietnākos datus un subjektīvajā komentētos. Tātad, objektīvi, Gunts Levičs dzīves 1958. gada 2. septembrī Videšos, Smiltenes rajonā. Beidzis 78. gadā pirmo Rīgas vidusskolu, un tad pēc vidusskolas tūlīt devies uz ārzemēm, uz Maskavu. Toreiz tas nebija ārzemēs. Un Maskavas 2. medicīnas institūtā, medicīniskās bioloģijas fakultātē, arī dabūna biofizikas diplomu. Tad Guntis paliek vēl 2 gadus stažēties šajā institūtā un arī aizstāv grādu, doktora grādu, kā toreiz teica medicīnas zinātņu doktora grādu, biofizikas speciālitāti. Tad atbrauc Rīgā un Latvijas Organiskās sintēzes institūta profesora Dubura vadītajā membrāna aktīvo savienojumu laboratorijā strādā par zinātnisko līdzstrādājumu. Bet tad tūlīt arī ceļš ved atkal uz ārzemēm, bet šoreiz uz otru pusi, uz Lietuvu. Un kā Vācijas valdības stipendiāts Guntis Lībekā studē profesionālo biznesu. Un atbrauc atpakaļ ļoti gudrs un tūlīt dibina tādu uzņēmumu, jeb kā lieltirgotavu farma Servis Rīga, ko vada, organizē un vada, un tad arī pēc tam organizē un vada tīklu aptieku, saules aptiekas un mēnesi aptiekas tīklu. Un tad vēl iegūst tajā laikā Latvijas medicīnas akadēmijā farmācijas grādu un Latvijas universitātē bioloģijas doktora grādu. Un kopš 2004. gada Guntis vada bioloģisko zemnieku saimniecību Zemitāni 1300 hektāru platībā un nodarbojas ar brieškopu. Tagad subjektīvā daļa. Tātad Guntis ir dzimis 2. septembrī, un man, kā arī dzimušai septembra sākumā, ir ārkārtīgi liels simpātijas ar cilvēkiem, kas ir dzimuši jaunavas zemestājā. Otrais, mazliet nopietnāk, par zinātnisko darbu. Kad es satieku Gunti, es saku vienmēr, Gunti, es tevi joprojām citēju. Ir tā. Lūk, tātad par ko? Guntis savā disertācijas darbā pētīja antihipertenzīvo vielu, īpaši dihidropiridīnu, struktūras savienojums un ko viņi dara šūnā. Parādīja, ka šie dihidropiridīni, pateicoties savai fluorescencei, iet cauri membrānai. Iet cauri ne tikai membrānai, kas aptver visu šūnu, bet arī organelu membrānām un iet cauri arī kodola membrānai un nonāk kodolā. Tātad, ja jau reiz nonāk kodolā, tas nozīmē, ka piedalās šajā gēna ekspresijā. Ko nozīmē gēna ekspresija? Tas nozīmē jaunu proteīnu sintēzi. Un kāpēc es citēju? Tāpēc, ka tajos gados mēs sākam pētīt dihidropiridīnu ietekmi uz centrālo nervu sistēmu un konstatējam, ka daudz šie savienojumi ļoti ilgstoši uzlabo atmiņu. Tas vēl tagad joprojām pastāv, ka dihidropiridīna, šīs antihipertenzīvās vielas ir vienīgās antihipertenzīvās, kuras nepasliktina atmiņu. Lūk, tātad tie bija 90. gadi, un tātad šis zinātniskais pamatsojums parādīja, ka acīm radoši ilgstošā atmiņas uzlabošanas tāpēc, ka šeit ekspresējas proteīni, kas nodrošina sinaptisko plasticitāti, tas nozīmē šūnas ar šūnu sarunāšanos, informācijas pārvadu, informācijas uzglabāšanu. Lūk, par to es arī tevi citēju. Lūk, tā, treškārt, es ļoti abrīnoju Gunti, ka Guntis ir celmlauzis un ledlauzis, jo visa šī jauno lietu uzsākšana biofarmācijā un arī šīs nacionālo aptieku tīklu veidošana, tas ir tiešām ļoti apsveicama un tāda ļoti fundamentāla lieta. Runājot par briežu audzēšanu. Katrs, kas ir bijis Zemitānos,
noteikti bijis ārkārtīgā sajūsmā par to organizāciju, par to ārkārtīgi zinātniski pamatoto selekciju. Briežiem viss šī sistēma, es to nemaz nevaru izstāstīt, bet kad to redz, kur brieži iet un kā viņus aizvirza un kā tas viss notiek. Un cik labi pats Guntis zina šo briežu uzvedību un visu, kas attiecās uz briežu kopību, tas ir vienkārši apbrīnojami. Un vēl runājot par briežiem kopā ar briežkopību un kaklo utilizēt, es teiktu, ka Guntis ir izcils kulinārs. Tā arī ir zināšana, tā arī ir māksla. Tātad atkal šīs briežu steiks kopā ar ekoloģiski sagatavotiem salātiem un ļoti piemērotu vīnu. Tas tiešām atbilst tādu gardēžu kategorijas ēdienkartē. Protams, Guntis ir mākslas pazinējs, kolekcionārs, arī vēstures pētītājs. Un par kuru lietu mēs ar Guntu varam diskutēt, tas ir laikam gandrīz tāds non-stop, jo Gunts ļoti labi daudz lietas, ļoti labi, jā, arī par šiem kulinārijas jautājumiem, par grāmatu, kas kādreiz citi izdevuši par kulināriju un tā tālāk. Nu, tātad tas ir apsveicami. Un beigās es gribu teikt, ka Guntim ir brīnišķīga ģimene. Ļoti simpātiska kundze bija. Ļoti brīnišķīgi bērni, dēls, meita, un jau trešā paudzē ir jau arī Belēviču dzimtas turpinātājs. Es novēlu, Gunti, tev, pirmkārt es apsveicu ar šo balvu un novēlu saglabāt to vulkānisko enerģiju, kas tev ir dota no gēniem, un lai tev dzīvē veicas visos darbos, ko tas ieplānojis. Paldies! Jūs redziet, mums tiešām šodien ir darbinīgas sacensības, operas